Yeah. Latvija. 4. māja sajūta. No pelniem cēlāmies, klusums kļuva skaļš. Vārdi kā ieroči, patiesība nevis baļš. Ielās vēl atbalso senie soļi un balss. Brīvība nav dota, tā ir izcīnīts gals. Vecāki stāstīja, nekad neaizmirsti. Caur sāpēm un bailēm mēs turējāmies cieti. Tagad es stāvu tur, kur sapņi reiz biju, un Latvija elpo katrā rindā, ko dzīvoju es. Pacel karogu augstāk par šaubām. Mēs esam vairāk nekā vakar. No pagātnes liesmām uz rītdienas gaisu. Šī zeme mūs sauc. Mēs atbildam skaļāk. Nav tikai vēsture, tas ir asinīs rakstīts. Katrs solis uz priekšu reiz bija kā risks. No klusām cerībām līdz skaļiem vārdiem mēs paši sev kļuvām par spēka avotiem. Un ja kāds jautā, kas tevi tur kopā, tā nav tikai robeža, karte vai forma. Tā ir sajūta dziļi, ko vārdus grūti likt, kad saki Latvija. Un zini, ko tas nozīmē. Pacel karogu augstāk par šaubām. Mēs esam vairāk nekā vakar. No pagātnes liesmām uz rītdienas gaisu. Šī zeme mūs sauc. Mēs atbildam skaļāk. Ja krīta ceļamies, tas ir mūsu ceļš. No nulles uz visu, tas nav tikai teikts. Rokās rokās mēs turam šo brīvību dzīvu, un nākotne rakstās ar mūsu pašu spēku. 4. māja gars, tas dzīvo mūsos. Latvija vienmēr.